Nu ko, čau visiem! Šodien aplūkosim, ko ēd Itāļu armija. Katram itāļu karavīram šito dod uz dienas uzdevumu vai diennakts uzdevumu. Šeit ir brokastis, pusdienas un vakariņas. Tad šodien ir 8:30 no rīta, tad pamēģināsim iest brokastis, paskatīsimies, kas labs ir šajā iepakojumā, ko es varu pateikt par mīnusiem. Ko teica paši itāļi, ka problēma ir tāda, ka pārāk smaga paka. Ka, ja tev iedod uz 2-3 dienām šito te, tad tas mugurā ir ekstra svars. Paka izskatās šādi. Šeit ir apraksts, kas ir iekšā, brokastis, pusdienas, vakariņas. Tad labi, taisam vaļā. Labi, iesmas nāk palīgā. Tad skatīsimies, kas te ir. Iekšā ir 3 šāda veida kastītes. Tepat ir rakstīts, kas šeit ir, bet vairāk izskatās, ka kaut kāda saldēja iekšā, bet šis kā ir brokastu. Labi, tūlīt versim vaļā, apskatīsimies. Vai kā viss iepakots, lai jūs redzat, kā izskatās iekšā. Šeit iekšā ir tā kā plēve galdiņam, jā, kur tu vari uzklāt. Es viņu tagad neklāšu. Baigais vējšpūš. Nezinu, vai jūs dzirdat, bet jā, baigais vējšpūš. Atlūksim apakaļ šo. Starp citu, šī man arī pirmā reize, kad es šādu itāļu MRI paku apskatos. Te ir zobbirstas vienreiz lietojamās un zobpasta. Ok. Salvetes, karote. Tad iekšā ir kafija. Šitas izskatās pēc cukura. Diemžēl te ir dzīvnieku valodā viss rakstīts, ja, tā kā es īsti nesaprotu, bet kafiju var atpazīt kapučīno vai vienkārši kafiju. Tās ir tabletes. Tālāk iekšā ir brokastu kaut kāds pilngraudu batoniņš. Jā, te viss ir rakstīts dzīvnieku valodā, tāpēc īstenībā es ar dzīvnieku valodu domāju itāļu valodā, tāpēc ir grūti saprast, kas tie tādi ir. Bet šitas ir kaut kāds karameļu batoniņš, jā, brokastu. Tad mums ir konfektes. Tās izskatās labās, mums jānotestē. Konfektes. Un uz visiem iepakojumiem ir rakstīts arī, cik daudz ir kalorijas un kas tieši ir iekšā. Tālāk ir, vēl savādāks konfektes, sarkans. Ok, konfektes. Brokastīs viņā tikai saldo, es nesaprotu, te jābūt kaut kam vēl. Šitās ir spirta tabletes. Latviešiem arī pakās ir līdzīgas. Redzēsim, te jau te kaut kas jāgatavo arī būs. Rekuru plītiņa. Plītiņa. Bļāc, un šķiltavām būs jāiziet pakaļ. Rekuru plītiņa. Zolīdi izskatās šeit ieliek tās tabletes iekšā. Mēs arī tagad uztaisīsim mēst. Un te nekas netaisās vaļā. Izskatās, ka liek uz tā paša, jā. Rekuru. Jau gatava plītiņa atrodas iepakojumā. Un šeit ieliek šīs 2 kapsulas. Aizdedzina un tad gatavo ēst. Tikai būtu labi saprast, kas man te jāgatavo ir. Sāls atsevišķi, kur zobu bakstāmais iekšā. Veseli 2. Ir sērkociņi ideāli. Tieši man katreiz vajadzēs. Tā. Sērkociņi. Un pašas brokastis. Kā lai šito sūdu uztais, bet tas nav risoto, tā ir ristora. Nav ne jausmas, ko es tagad ēdīšu, bet, mēģinās uztaisīt tad šito. Tās ir brokastis, šis ir paredzēts brokastīm, jo katra paka ir paredzēta kaut kam citam, tā kā versim vaļā. Sanāk, te ir 6 iekšā spirta tabletes, un katrai ēdienreizei 2 jāizmanto. Un rekur es ieliku šeit iekšā. Pirms es dedzinu, es apskatīšos vispār, vai man nevajag kaut kādu trauciņu.
kā tas ir domāts? Man laik trauciņi, lai šito ēst, es nesaprotu. Tā nevajadzētu būt. Viņi ir reāli brokastīs ēt kaut kādas sūdas, es nesaprotu. Te ir skaidri un gaiši rakstīts. Brokastis, pusdienas un vakarītes. Nav nekāds saldais. Brokastis, pusdienas un vakarītes. Labi. Sūds ar visu. Es pamēģināšu, ja jau es esmu tik tālu ticis. It kā garšo pēc iebiezinātā piena diezgan normāli. Bet man neticēs, viņi brokastīs vienkārši izhujā arī šitādu te tūbiņu. Labi. Šits ir saldais. Taisīsim vaļā nākamo paku, skatīsimies, kas tur iekšā. Man īstenībā ēst gribas, es cerēju, ka es paēdīšu brokastis, pusdienas un vakarītes un filmēšu video 3 daļās, bet izskatās, ka es visu taisīšu vaļā vienā video. Labi, bet tas saldais ir patiesībā garšīgs. Vienkārši dīvains brokastis. Labi, otru paciņu. Tā jau ir kaut kas smagāks iekšā. Nav rakstīts, kas te ir. Ravioli al ragu. Ravioli with meat sauce. Nu ok, šis izklausās jau pēc itāļu ēdiena. Un bišķi labāk, jā, šitā noteikti ir pilnāka paka. Skatīsimies, kas te ir iekšā. Ok, šeit ir kaut kādi vitamīni, pēc tam iztulkošu, kas te tādi ir. Es tikko mākslīgajam intelektam pajautāju, tātad šitie ir tā kā multivitamīni, kur dažādi vitamīnu veidi ir iekšā. 4 tabletes dienā ir atļauts, tad arī notestēsim. Šitas ir, lai mazgātu augļus. Tur iekšā ir tā kā salvete, kur uzlai ūdeni, viņi paliek lielāki, un tad tu vari dezinficēt augļus un tam līdzīgi. Tā kā es pieļauju domu, ka 3. pakā ir jābūt augļiem. Un šitas ir arī vitamīni. Līdzīgi kā tajiem, principā tā pati firma, tikai bišķiņ savādāki. Šeit ir cukurs, kur ēdam rīku komplekts. Es nesaprotu, viņi tajā ielika ēdam rīku komplektu, lai vienkārši spiestu uz karotes un ēstu. Reāls nesaprotu, kā tās brokastis strādā, viņas nebija jāgatavo. Tad ir ravioli, tad mēs taisīsim ravioli, vispār varam jau sākt. Kur tie sēkociņi? Labi, kamēr aizdegās. Gatavošu, tā kā tas ir paredzēts, liksim šito uz plītiņas, un tad arī ēdīsim. Sanāk, es apēdīšu pusdienas te brokastis. Tas vispār izskatījās pēc kaut kāda saldā. Bet viņiem nav atsevišķi uztaisīts, ka tas ir jābūt tā ir. Ok, šitas iekšā un lai gatavojās tagad. Labi, skatīsimies, kas vēl ir iekšā. Kafija vēl viena. To arī varētu vēlāk notestēt, kāpēc gan ne. Tā, šitas ir biskvīta cepums. Tas arī tā kā saldais. Labi, redzēs, mēs visu saliksim kopā un tad viss tiks skaidrs būs. Šeit ir arī biskvīta cepums. Redzēt, šādi izskatās. Pēc tam atvēršu iepakojumu vaļā parādīšu. Šeit ir kaut kāda huiņa. Tā. Šitie ir kaut kādi žāvāti, ne žāvāti, bet ķipa augļi. Kaut kādi augļi, kaut kādi saldie augļi. Te viss ir itāliski rakstīts, es nesaprotu, kas te ir rakstīts. Ja? Tie ir kaut kādi augļi konservēti, acīm redzot. Un šitas ir cūkas gaļa želejā. Cūkas gaļa želejā šits ir, ok. Vienā bunžiņā ir angliski, vienā nav, vienā ir tikai itāliski. Nevar saprast. Labi, man tagad gatavojās. Es principā varētu uztaisīt arī šito. Nu labi, jūsu dēļ es pagaršošu nekar. Kā izlija, jopcik. Šitā izskatās, nu nedaudz pēc suņu barības, bet nu sajies gan jau. Pa to laiku, kamēr gatavojās, un tiešām patiesībā gribu sēst, apskatīsimies, kā tā maize izskatās. Nē, šitā nav maize, bet tu vajadzēja. Tā, nu mums šitā ir. Mums šī vienkārši raksta biskvīt krekers. Jā, šitā būs ķipa tā kā.
Attaisam vaļā. Kā jau tu redzi, visi saplīsis. Gan iepakojums, es viņu dabūju pilnīgi jaunu, jā, bet, viņš jau tie cepumi neturās. Un cik sapratu, tie cepumi, uz tiem cepumiem jāuzliek, un tad jāēd. Redzēsim, kā mēs ēdīsim, jo tie cepumi man visi ir saplāsti. Es vienkārši nevaru sagaidīt. Tiešām mēs gribās pagaršosim šo karameļu batoniņu. Izskatās viņš šādi. Neteikšu, ka izskatās pirmā svaiguma. Termiņš taču nav beidzies. Izsniegta. Nē, termiņš ir labs, vēl veselu gadu derīgs, labi. Teikšu godīgi, diezgan garšīga šokolāde. Tāda karameļu ar riekstiem, bet man liekas, ka tā ir kaut kāda pita, jo te nav cukura. Jā, te ir cukurs, bet 2,6 grami. Prasītos vairāk, man tas domāts ar to iebezināto pienu, spiestu mēst. Nezinu, bet garšo labi. Kas? Nekas necepās vienkārši. Reāli problēma tāda, ka viņš dzies nost un necepās. Tā kā noteikti viņam vajadzētu CPD gatavoties. Man, karoči, te nekas negatavojās, un es sapratu, ka problēma ir tāda, ka es neataisīju šito vaļā. Šito attaisi, bet tam man nav atbilstoši, kā viņu uztaisīt ēst, bet mēģināšu tagad šādi. Kā jūs redzat, deg tagad labi, es esmu ielicis 4 spirķikus un beidzot iet uz priekšu. Tā kā beidzot varēsim arī drīzumā pagaršot. Bet parasti šitajiem ēdieniem vajag 10 minūtes. Mēs sagaidīsim pirmos burbuļus. Tad viņam būs jābūt diezgan gana siltam. Es jau bišķiņ pagaršoju, jo es gribēju zināt, cik viņš ir silts. Negribās arī pārāk karstu uztaisīt. Paskatīsimies, vai nav jau gana silts. Vēl 2 minūtes un būs ok. Labi, izskatās, ka būs gatavs. Buņģiņi arī visi
Visa karsta, kaut kas sprāgs. Uzliksim uzreiz cūku gatavoties. Un ko, šitas, cik es saprotu, ir jāiet kopā ar šitajiem cepumiem, tad ēdīsim tā kā viņēto kopā. Izskatās jau, es neteiktu, ka baigi apetelīgi, es jums tik parādīšu. Izskatās šādi, nedaudz jau ir pēc dzīvnieku barības, bet izskatās, ka tur iekšā ko dārzeņi, makaroni, kečupa mērce vai kas tas ir, nezinu, bet ēdīsim. Nē, gaumas jau ir dažādas, bet šitos laikam atdošu savam sunim. Es tik ilgi gaidīju, lai viņš uzsilst. Pagaidzi, varbūt kļūdos. Paņemsim tur, kur gaļiņa vairāk, ne tikai tie makaroni. Ja godīgi, garšo ļoti eļļaini. Nē, ja man nebūtu ko ēst, es šito ēstu, bet man liekas, ka cits pakas ir daudz garšīgāks. Starp citu, ja tu vēlies redzēt vēl šādu veidu video, tad rakst komentāros valsti, kuru uzturu devu tu vēlies redzēt, ok? Labi, šito atstāsim sunim, jā. Paēdīsim cūgaļu, gan izskatās, ka būs ok, viņa ir liela. Attaisīsim to vāku kārtīgāk. Cūgaļa ir tāds liels, tāds klūcis, jā. Izskatās tā kā pēc kotletes, bet, es sev mierinu, es ceru, ka šitā vismaz būs garšīgi. Labi, kamēr cūgaļa silst, pagaršosim rekorā šitādu batoniņu, kas ir brokastīs. Viņi brokastīs ēd tikai saltums, acīm redzot, un kafiju dzer. Un šī ir šokolāde, melnā šokolāde. Melnā šokolāde, kā melnā šokolāde, diezgan garšīga. Par šito neko slikti nevaram teikt. Pagājuši 5 minūtes. Izskatās, jā, ka cūgaļa arī būs gatava. Tūlīt notestēsim. Ābļa. Gaļa ir ēdama. Gaļu var ēst. Ja es būtu itālis un man būtu šits jāēd visu laiku, tā ir traģēdija. Bet mums viņiem garšo tie makaroni. Es teikšu, jā, gaļa ir garšīga, gaļu var ēst. Tā ir parasta cūkas gaļa, tā kā konzervā ar želeju. Nevajag klāt ne garšvielas, neko tiešām garšīgu. Labi, zin kā, ja jau es esmu atvērs, tad vērsim vaļā arī trešo paku vaļā. Paciņa iepakota, kā jūs redzat, diezgan zolīdi, tāpat kā visas iepriekšējās. Piedarumi, karota dakšiņa nazītis. Šitas ir kaut kāda makaronu pasta. Ja godīgi, es šito atstāšu. Es šito pat negatavošu. Pizdos, negribu tādu ēst nemaz. Vistas gaļa, tāda pati kā šitā, un vistas gaļa, es tad negatavošu arī to. Atkal parastie biskvītā cepumi sanāk, katrā pakā ir pa vienam. Šit atkal enerģijas batoniņš, tāpat kā brokastīm. Un tā pati kafija un cukurs ir klāt. Labi, nogaršosim tad tos augļus. Ja godīgi, es nezinu, kas tas pa augli, bet diezgan garšīgs. Nevar saprast. Tas laikam ir
ananās, un tur apakšā ir, ja viens ir ananās, tad šitas ir, persiks, ananās un persiks iekšā. Labi, šits ir garšīgs, šits ir ok. Šitas īsmā ir ok, bet ļoti neviselīgs. Es viņu gan jau izmantošu, uzcepot kaut kādas cepumiņas. Un pārējo atdošu sunim. Šito es noglabāšu, nezinu, dienām, kad galīgi es negribēsies. Kāds ir kopsavilkums? Protams, ja tev ir jāizdzīvo, tu šito vari paēst. Brokastis. Tas nav brokastis, es nezinu, tas nav ēdiens, viņi ēd vienkārši šito iebiezināto pienu spiež mutē un ēd, un konfekts 2 pakas. Tās galīgi nav brokastis, ja? Tā katrā pakā ir pa cepumiem, es pieļauju domu, ka viņi cepums ēd gan ar cūgaļu, gan ar ravojolī, gan ar šito. Visticamāk tāds arī ir domāts. Batoniņi ir garšīgi, es pieļauju domu, ka šis batoniņš arī tikpat labs kā tas, bet viņu nevēlos tagad testēt. Vēlāk nogaršošu kafiju, apskatīšos tik stipra. Jāiedzer tās multivitamīnu tabletes, cerams neatstiepšos tāpēc šitā video, bet jānotestē ir. ChatGPT teica, ka šitās ir normāls, te jau jāšauj iekšā. Labi. Paldies, ka noskatījies šo video, uzspied laiciņu, ieraksti komentārā, vai tu vēlies redzēt vēl šādu veidu video, jo šis video sanāca diezgan garš, es ceru, ka bija interesanti. Un tad jau tiekamies nākamajā video, davai, čau! Gribi ravioli itāļu? Gribi? Tūlīt iedosim tev. Redzēsim, vai sunim garšo. Kas pa makaroniem. Lūdzu tev, draugs, un pa virsu uzliksim gaļiņu. Ēd kā mazulīts. Vēl uzliku. Ēd, viss kārtībā, draugs. Uzliku, šādi izskatās tas ēdiens suņu bļodā. Tāpēc es to saucu par dzīvnieku ēdienu.